Svētīts esi, Tēvs, svētīts esi, Dēls, svētīts esi, Svētais Gars, Āmen. Svētīts esi, Tēvs, svētīts esi, Dēls, svētīts esi, Svētais Gars, Āmen, Āmen, Svētīts esi, Tēvs, svētīts esi, Dēls, svētīts esi, Svētais Gars, Āmen, Āmen. Svētīts esi, Tēvs, svētīts esi, Dēls, svētīts esi, Svētais Gars, Halleluja, svētīts esi Tēvs, svētīts esi Tēvs, svētīts esi Dēls un svētīts esi Svētais Gars šajā vietā. Prieks jūs visus redzēt. Te jau mēs no rīta bijām tikai daži Aigars saka, laikam viss jau ir dārzos. Bet nu labi, ka viss vēl nav dārzos. Katrai lietai savs laiks. Un mēs nevaram, tā kā tas sajaukt lietu kārtību. Jo tas Bībele ļoti skaidri saka, ja mēs sējam miesā, mēs pļaujam miesā, ja mēs sējam garā, mēs pļaujam dzīvi. Ja mēs sējam miesā, mēs pļaujam uz pazušanu, bet ja mēs sējam garā, tas atnes dzīvību un vairo dzīvību. Un dzīvību mums nevienam nav pa daudz, mums vajag vairāk un vairāk dzīvības. Amen? Tāpēc svarīgi, ka mēs esam viņa vārdā un esam viņa klātbūtnē. Un viņa gars strādā pie mums un maina mūs. Un, šodien, pat cik mums rīt ir vasaras svētki, tad šodien arī parunāsim par vasaras svētkiem. Sandrs grib spēlēt kaut ko, Halleluja! Palūksim! Dargais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo brīnišķo iespēju, kungs, ka mēs varam sanākt kopā, kungs, Tavā vārdā, Tavā garā, kungs. Un kā Tu teici, ka Tu gaidi šo tikšanos, un es lūdzu, mēs paceļam pret Tevi savus sirdis, kungs,
Dara viņas tādas, lai arī mūsos ir šīs gaidas pēc tikšanās, kungs, ka mēs slāpstam pēc šīs tikšanās ar tevi, kungs, ka mēs nevis vienkārši nākam kaut kāda ieraduma vai kaut kāda pienākuma dēļ, bet ka mūsos ir šīs slāpes, ka mēs gribam satikties ar tevi, kungs, ka mēs gribam satikties viens ar otru, kungs, halleluja, ka mēs gribam piedzīvot tevi vairāk un vairāk, kungs. Es lūdzu, ka tas ir dzīvs mūsu sirdīs, un es tev aicinu, dārgais svētais gars, palīdz mums. Ja es teicu, ka ja mēs dzersim dzīvo ūdeni, mums neslāps, un dzīvais ūdens plūdīs no mums, kungs, mēs tev pateicamies, ka ne tikai mēs saņemam šo veldzi no tevis, svētais gars, bet kad tā veldze, viņa aizsniedz arī citus cilvēkus, kungs, ka viņi ietekmē citus cilvēkus, un arī citi cilvēki saņem šo pieskārienu, kungs, no debesīm, debesu pieskārienu. Halleluja! Un mēs lūdzam Tevs, atklāj mums savu vārdu, kā Tu esi iecerējis, kungs, Tu esi viņu sūtījis, lai mēs viņu uzņemtu, kungs, savās sirdīs, un mēs Tev aicinam, dārgais svētais gars, Tu esi mūsu skolotājs, atklāj mums savu vārdu vairāk un vairāk Jēzus vārdā. Amen! Jā, un man arī, es dažus vārdus gribu pateikt, es biju uzaicināts vakar uz Vidzemes lūkšanu brokastīm. Notika Cēsu novada Amatas pagasts vai Spāris, tāda vieta, Spāris muiža, un tur ir, tādā vietā ir tāds sociāls projekts, kur tiek atbalsts sniegts invalīdiem cilvēkiem, kas paši netiek ar sevi galā, un sadarbībā ar pašvaldību, bet tā iestāde viņa ir privātais sociālais uzņēmums. Un jā, bija diezgan daudz cilvēku sabraukuši. Mēs no Valmieras bijām arī delegācija. Es biju un bija Jānis Grasbergs, bija un Ingus Pavasaris bija. Ingus Pavasaris liecināja par to, kā Dievs viņu ir izglābis no visādām. Es teiktu, visnotaļ, es pat nezinu, kā vārdu piemeklēt, bet ekstrēmas situācijas viņa dzīvē bija, kā Dievs viņu izglābis. Un Jānis Grasbergs, viņš dalījās ar vārdu, viņš bija ar visu savu mazo Elizabeti, viņiem piedzima 7. bērniņš, tā ka slavu Dievam par tādiem cilvēkiem, kas ir gatavi nest upuri, ja? Nest upuri. Lai mūsu zeme kļūst labāka un skaistāka, un mēs nepazustu šeit, kā Bībele saka, lai mēs neietu mazumā. Ja? Jā, un vēl bija no Valmieras bija arī katoļu priesteris, bija Juris Škapars, viņš arī nedaudz runāja. Un interesanti bija tas, kad es jau Zandai nedaudz no rīta dalījos, kad jūtu tādu. No vienas puses bija tāda ļoti ģimeniska forša sajūta, kad cilvēki bez tādām kaut kādām barjerām, robežām tādi sanāca tiešām kā tāda ģimenes sapulce. Kaut gan tur jau tāpat ne jau visi pazīstam, bet Dieva gars tādu mīlestību atnes. Un jā, caur šīm liecībām varēja redzēt, kā daudziem cilvēkiem arī svētais gars pieskārās. Un otra lieta arī tāda jūtu tā kā nopietnība ir, kad cilvēki arī, kas no pašvaldības, jo to lūkšanu brokastis viņas organizē pašvaldības kopā ar draudzēm. Tur bija Cēsu novads un Siguldas novads un Saulkrasts novads, 3 novadi rīkoja, un arī šie novada pārstāvi, ka runāja jūta tādu nopietnību attiecībā to, ka mums ir jāatvarās pie Dieva, kad mums ir vajadzīga reāli viņa aizsardzība, kad nenotiek vairs lietas pa vecam, ja, kad situācija mainās un pasaulē viss šī situācija, un kad tas es tā kā jūtu, jā, tādu, kad cilvēki tiešām tādā nopietnībā tvarās pie Dieva un arī ir lūkšanās tādā veidā. Arī šīs lūkšanas bija, kad cilvēks saprot, kad ir vajadzīgs Dievs, kad neiet vairs pa vecam, ja? Ka pa vecam vairs nestrādā, bet kad ir vajadzīgs Dievs. Mums visiem ir vajadzīgs Dievs. Amen.
tādā ziņā, jā, tas ir arī Ines Šlesera, arī viņa dalījās ar savu liecību. Pirmo reizi viņa dalījās, kaut gan viņa jau lūkšana brokas 20 gadus Latvijā organizēja dažādās vietās. Viņa pirmo reizi dalījās ar savu personīgo liecību. Un tā arī bija ļoti spēcīga, kā Dievs viņas dzīvē ir ienācis savādākā veidā. Viņai Dievs bija ielicis sirdī tādu ļoti, ļoti dziļu līdzjūtību pret bāriņiem, pret bērniem, un viņi meklēja veidu, visādus veidus meklēja, kā viņiem palīdzēt, jo viņi saprata, ka viņa viena pati neko daudz nevar izdarīt. Un caur to, ka viņa meklēja, vienā brīdī viņa nonāca līdz tam, kad viņi saprata, ka tikai Dievs var palīdzēt šajā darbā. Un tad viņi arī liecināja tālāk, kā Dieva gars viņu vadīja šī darbā. Tā ka tas ir brīnišķīgi dzirdēt, kā viņi teica, ka no vienas puses ir tas, kad sirds atsaucās, Dievs runā, un trešā lieta, ka cilvēks pasaka jā Dievam. Jo citreiz ir tā, ka Dievs runā uz kaut ko cilvēku, uz kaut kādas lietas uz cilvēks saka, ne, tas nav priekš manis. Es to nevaru, vai es baidos, vai tam līdzīgi, bet ka neskatoties uz to savu, ko es jūtu, kad vienalga pateikt jā Dievam. Un Dievs nāk palīgā, jo tas jau ir pirmkārt Dieva darbs. Ja? Bet mēs esam viņa līdzstrādnieki, viņam mūs vajag. Ja? Viņš jau dara šeit darbu uz zemes caur saviem bērniem, caur savu tautu. Tāpēc ir svarīgi, kad ja Dievs mūs uzrunā, mēs viņam pasakam jā, kungs. Kā tas brālis bija Joshua, ka viņš teica, nebaidies pateikt Dievam jā. Ja? Jo Dievs jau, ja viņš tev runā, viņš jau zina, kā tevi novest līdz tam, lai šo vārdu kopā ar tevi piepildītu. Jo tas jau nav mums vienam jāizdara. Amen. Tātad vasaras svētki. Brīnišķīgi svētki. Amen. Un vecās derības laikā šie svētki, viņiem bija nozīme nedaudz savādāk. Viņiem bija kā pirmo augļu svētki. Un arī otra lieta, kas pienāca klāt nedaudz vēlāk, ka pie Sinai kalna caur Mūzu Dievs iedeva tautai Toru. Tas ir 5 Mūzes grāmatas, 10 baušļus iedeva. Pirmais bija šie baušļi rakstīti uz šīm plāksnēm, kā mēs zinām. Ja? Un otrs iedeva otra lieta, ko Dievs iedeva, bija 5 Mūzes grāmatas, jeb Tora. Un tātad, ja mēs skatāmies uz iepriekšējo periodu, tad tas bija tā centrālā būtība, bija tas, ka Dievs bija atnācis sastapties ar Mūzu un atklāt viņam savu vārdu, priekš visas tautas. Ne tikai priekš ebreju tautas, tas, protams, arī visai tautai. Arī šodien mēs lasām šo pašu vārdu vecajā derībā, 5 Mūzes grāmatas. Un interesanti ir tas, ka Dievs apstiprināja, jau tajā reizē Dievs apstiprināja šo vārdu ar uguni. Ja, mēs lasām par šo Sinai kalnu, tas ir 2. Mūzes 19:20. Un kad tas kungs nonāca uz Sinai kalnu, uz pašu kalnu virsotni, tad tas kungs sauca Mūzu uz kalnu virsotni un Mūzes kāpa augšup. Ja? Un, ja mēs lasām vairāk, tad tur rakstīts, ka kalns kūpēja un drebēja un visādas bija tādas ar spēcīgām līdzējošām zīmēm un ka tas bija redzams visai tautai, lai nostiprinātu šo vārdu. Ja? Kā mēs arī jaunajā derībā, kā Jēzus teica, kad viņš mums iedeva apsolījumu, ka viņš apstiprinās savu vārdu ar līdzējošām zīmēm un brīnumiem. Ka tas nav vienkārši kaut kāds savs vārds, ja? Bet jau tajā laikā Dievs apstiprināja šo vārdu ar savu klātbūtni, ar savu spēku, ar uguni. Un šodien Jēzus apstiprina savu vārdu ar līdzējošām zīmēm. Ja? Kā viņš saka, kad mēs uzliksim slimajiem rokas, viņš viņus dziedinās vai atbrīvos no demoniem vai vēl tās pārējās lietas, par ko viņš runā par dzers indīgas zāles un tās nekaitēs un staigāsim pāri čūskām. Čūskas jau mums netrūkst, ne tikai burtiskās, fiziskās čūskas, bet visi šie ienaidnieki spēki, viņš mums dod spēju staigāt tam pāri un ka tas mūs neskar, ja? Tas tā arī līdzējoša zīme. Ja? Amen. Kā Linārds liecināja, arī čūskas mēģināja viņam
ieriept. Nekas nesanāca. Tas staigā pāri. Līdzējoša zīme. Amen. Un kas vēl tāda no vecās derības vēl, mēs lasām 2. Mūzes 32. nodaļā, kad šī nodaļa runā par to momentu, kad Dievs iedeva Mūzum baušļus, un viņš bija aizkavējies kalnā 40 dienas, un tauta nevarot sagaidīt, ko viņi izdarīja, viņi izlēja zelta teļu. Ja? Un šeit ir tas moments, ko mēs redzam caur šo piemēru, tas, ka tauta bija 400 gadus verdzībā. Viņa nebija atjaunojusi savu prātu ar Dievu vārdu. Kā viņi iznāca no Ēģiptes ar šo eģiptiešu elgdievību savās sirdīs, ar šo domāšanas veidu. Un mēs redzam to, ka tikko kaut kas nebija, ko viņi darīja, viņi sāka kurnēt. Uzreiz sāka kurnēt. Ja? Tur ticības līmenis bija ļoti zems. Ja? Un mēs redzam šī piemērā, ka viņi gaidīja Mūzi un nevarēja sagaidīt. Es domāju, taisīs zelta teļu. Tas būs viņa Dievs. Un Mūzes, viņš nonāca no kalna, un viņš redzēja to, ko viņš darīja. Viņš sadragāja šīs pirmās derības plāksnes. Un tālāk ir rakstīts, ka mēs lasām šo 32. nodaļu, tur rakstīts, ka Dievs piemeklēja no tautas vidus šos nepaklausīgākos, stūrgalvīgākos, un aizgāja bojā 3000 cilvēki. Ja? 3000 aizgāja bojā dēļ šīs elgdievības tanī dienā, kas bija ļoti īpaši no Dieva iecerēta, kad Dievs atklāja sevi, bet cilvēki nebija gatavi pieņemt. Ja? Cilvēka sirds nebija gatavs pieņemt. Un šo svētku būtība viņa gāja cauri gadsimtiem, un tauta svinot šos svētkus, šos šauta svētkus, viņi katru reizi ar gaidām. Viņi nesa sevī gaidas. Gaidas pēc tā, ka Dievs atkal ar viņiem sastapsies, ka Dievs atklās savu vārdu, iedos jaunu cerību, tāpēc, kad mēs lasām veco derību, mēs redzam, ka Izraēla tautai, kā gāja, tā gāja. Ja Dievam ticēja, Dievam neticēja, un visu laiku tādi momenti, bet šie svētki vijās cauri, kā tādi cerības un gaidu svētki pēc tā, kad cilvēku sirds vienalga tiecās pēc tā kunga. Viņi vienalga kaut kur zemapziņā vai apzināti, cits var apzināt, cits zemapziņā, tiecās pēc Dieva klātbūtnes, tāpēc, ka katrā cilvēkā ir šis tukšums, ko var aizpildīt tikai un vienīgi Dievs. Ja? Tikai un vienīgi Dievs. Un tad, kad mēs jau nonākam līdz jaunai derībai, mēs redzam to, ko Jēzus runā. Izlasīsim no sākumā no apstuļu darbiem, atvērsim vaļā 1. nodaļa. Apstuļu 1. Un šeit no 1. nodaļa no 1. Pirmajā grāmatā Teofilu esmu stāstījis par visu, ko Jēzus darīs un mācīs no paša sākuma. Līdz tai dienai, kad caur svēto garu devis pavēles apustuļiem, ko bija izredzējis, viņš tika uzņemts debesīs. Tiem viņš arī pēc savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīvs parādījies, un 40 dienas viņu vidū redzēts runājis par Dievu valstību. Un tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Tātad Jēzus, ko viņš bija, mācekļiem viņš bija pasludinājis Tēva apsolījumu. Izlasīsim pēc tam iepriekš, kas tad šie ir par apsolījumiem. Un tālāk ir teikts, jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Un mēs zinām, ka cik tad dienas pagāja no Jēzus uzņemšanas līdz vasaras 11 dienas. Ja? Amen?
50 dienas no lieldienām līdz vasaras svētkiem, un no šīs dienas, kad Jēzus tika uzņemts debesīs, līdz vasaras svētkiem 11 dienas. Tātad mācekļi gaidīja šī augšistabā 11 dienas. Un tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja: kungs, vai tu šī laikā atkal uzcelsi Izrēlam valstību? Viņš tiem atbildēja: nav jūsu daļa zināt laiks un brīžus, ko Tēvs nolicis savā paša varā, bet jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis par jums, un būsiet mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. To sacījis, viņš tiem redzot, tika pacelts un padebes viņu uzņēma prom no viņu acīm. Es domāju, tas skats bija droši vien diezgan tāds iespaidīgs, kad viņi visi stāv uz eļas kalna, ja, viņi bija savākušies, un Jēzus tika paņemts prom, viņiem redzot viņu acu priekšā. Un kad tie viņiem aizejot cieši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja 2 vīri baltās drēbēs. Un tie sacīja: galilieši, ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņems prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizējami. Un šeit 14. pantā rakstīts: tie visi vienprātīgi palika kopā lūgšanās līdz ar sievām un Mariju, Jēzus māti, un ar viņa brāļiem. Ja, tad viņi palika visi kopā lūgšanās šīs 11 dienas. Viņi nekur neizklīd. Jēzus viņiem bija teicis palikt kopā un gaidīt. Gaidīt ko? Izlasīsim Jāņa evaņģēlija 14. nodaļa 16 līdz 18. Un šeit Jēzus runā par to, ko tad ko viņš bija apsolījis mācekļiem. Un šeit Jēzus saka: un es lūgšu Tēvu, un viņš dos citu aizstāvi. Un šeit citu aizstāvi, tas ir tāds grieķu vārds, kura būtība ir, ja mēs tulkojam latviešu valodā, kad tāda paša tipa. Ja, tāda paša tipa kā Jēzus. Ja, kad Svētais Gars, viņa raksturs, viņa būtība ir tāda paša tipa. Ja. Tikai atšķirība tā, ka ja Jēzus varēja būt kopā ar mācekļiem vienā vietā, tad Svētais Gars jau nonāca par visu draudzi. Amen. Un lai tas būtu pie jums mūžīgi. Ja? Mūžīgi. Aleluja. Brīnišķīgs apsolījums, lai Svētais Gars būtu pie... Nevis kaut kā atnāk un aiziet, bet ka viņš ar mums ir mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Un, protams, Svētais Gars, viņš jau darbojās visu šo periodu kopš cilvēces radīšanas. Mēs lasām 1. Mūzes grāmatā, kad Dieva gars lidinājās, ka pasaule bija neiztaisīta un tukša, un tad viss sāka veidoties. Ja, Svētais Gars jau piedalījās pie tā, ka viņš formē, pie radīšanas, pie visām lietām. Svētais Gars darbojās vecās derības laikā caur ķēniņiem, caur praviešiem, ja, caur ķēniņiem praviešiem. Amen? Jā. Vēl kaut ko gribēju nosaukt. Bet šeit mēs redzam to, kad viņš saka, es jūs neatstāšu bāreņus. Ja? Viņš saka, tas jums par labu, kad es aizeju, bet es sūtīšu savā vietā Svēto Garu. Un tālāk vēl no Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļa 7. pāns līdz 11. Un šeit rakstīts, tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizēju. Un es domāju, ka mācekļiem bija diezgan grūti to pieņemt, to, ka kā tas var būt viņiem par labu, ka Jēzus aiziet prom no viņiem. Ja? Es domāju, ka tas ir diezgan liels lauziens, ja, ka viņi bija pieraduši, ka Jēzus ir kopā ar viņu. Es tā varu iztēloties, ka viņi jutās droši kopā ar viņu. Tāpēc, ka viņš bija spēcīgs, viņš zināja, kā lūgt, viņš zināja, kā rīkoties. Katrā situācijā viņam bija risinājums, un viņi jutās droši kopā ar viņu. Un pēkšņi viņš saka, ka tas jums nāk par labu, ka es aizēju. Ja? Un viņš saka, jo es neaizietu, aizstāvis nenākt pie jums, bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums, un viņš nāks
un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Ja? Un šeit ļoti svarīgi saprast to, kas dod izpratni par grēku, Svētais Gars. Ja? Citreiz cilvēki mēģina ar savu nosodījumu, tu tur tāds, tur šitāds un tā kā grēcinieks kaut kāds, bet šeit, ko mēs lasām, kad Svētais Gars ir tas, kas dod cilvēkam šo atklāsmi par grēku, ja? Ka viņš ir grēkā. Taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man. Taisnību, jo es aizēju pie tēva un jūs man vairs neredzēsiet. Tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Bet kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Viss, kas tēvam pieder man, tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Tātad Svētais Gars, viņš darbojas pilnīgā harmonijā ar tēvu un dēlu. Ja? Trīsvienības princips, kad nav tā, ka katrs kaut ko pa savam, bet viņu vidū valda pilnīga harmonija. Un Svētais Gars, viņš atgādina Jēzus vārdus. Ja? Ko Jēzus runāja? Vai Jēzus saka, es neko no sevis nedaru, ko es no tēva saņēmu, es dodu tālāk. Ja? Tādā ziņā, kad pilnīgi ideāla harmonija. Un Svētais Gars, viņš ņem šos vārdus un atgādina. Un viņš to dara arī mūsu dzīvēs. Ja? Ka viņš atgādina, ja? Ka viņš atgādina. Un dara zinām un atklāja. Un tātad šie ir tie apsolījumi, pa kuriem Jēzus runā. Pa kuriem Jēzus runā. Kā viņš šeit saka? Gaidīt tēva apsolījums. Ja? Tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši, ja? Ka Jēzus bija viņiem pasludinājis šos tēva apsolījumus. Un tālāk mēs lasām, jau 2. nodaļā ir pienākusi šī vasaras svētku diena, un kas ir svarīgi? Svarīgi ir tas, kas tanī gadā bija īpaši. Tanī gadā bija īpaši tas, ka Jēzus bija atnācis kā lieldienu jērs. Un Jeruzalemē bija sanākuši daudz cilvēku, arī tādi no citām valstīm, kas nebija klāt tajos notikumos, kur Jēzus gāja un sludināja un mācīja, jo mēs jau lasām, ka viņš jau kalpoja pa visu Izraeli, pa dažādām pilsētām. Viņš staigāja kopā ar mācekļiem, darīja zīmes un brīnums, un šī atmosfēra, viņa jau bija tāda, ja mēs varam teikt, ka nokaitēta savā ziņā. Labā nozīmē, kad cilvēki saprata, ka kaut kas ir noticis, ne visi saprata, kas tieši ir noticis. Ja? Un šie cilvēki, kas bija atbraukuši uz vasaras svētku dienu uz Jeruzalemi no citām valstīm, ko viņi staigāja pa ielām, satika savus, un tie viņam, ko viņi darīja, viņi taču stāstīja par to, ka bija tāds Jēzus, ja? Kas ar saviem mācekļiem staigāja, darīja šīs zīmes un brīnums, ja? Ka viņš tika piesists krustā un kad viņš augšām cēlās, tāpēc, ka to arī nevarēja noslēpt, tāpēc, ka to zināja par šo augšām celšanās faktu, zināja ne tikai viņa mācekļi, arī citi cilvēki to zināja, citi mēģināja notušēt, bet mēs zinām, ko tu tur var notušēt, ja tas cilvēku vidū šī informācija ir, tad viņi jau vienalga izplatās, tur neko nevar notušēt, un tāpēc viss šī atmosfēra, viņa bija tāda. Tanī gadā viņi, protams, ka bija savādāka šī atmosfēra nekā citus gadus, tāpēc, kad cilvēki gaidīja, jo mēs iepriekš jau runājam par to, ka vasaras svētki, šauvots pēc savas būtības jau bija šie cerības, šīs gaidības svētki, bet šī gadā tas bija īpaši, tāpēc, kad caur to, ko Jēzus ar savu piemēru bija izdarījis un ar savu šo, viņš bija nodevis liecību, ja? Viņš bija nodevis liecību to, kad Dievs viņus nav atstājis. Tā bija pamatliecība, jo mēs lasām to, ka bija ilgs periods, kad nenotika nekādas tādas redzamas Dieva darbības. Ja? Ne tādi spēcīgi pravieši darbojās, kā mēs lasām par Ēliju. Šis periods bija diezgan tukšs līdz Jēzum. Ja? Jānis Kristītājs faktiski bija pirmais tāds pravietis,
kas tā kā iekustināja šo garīgo atmosfēru. Tāpēc par viņu arī runāja, ka viņš ir sūtīts sagatavot ceļu. Ja? Bija jāsagatavo ceļu. Vienmēr pirms Dievs kaut ko dara, viņš sagatavo ceļu. Ja? Un Jānis Kristītājs, viņš sagatavoja šo augsni Jēzum. Un Jēzus atkal savukārt ar saviem mācekļiem kopā kalpojot, viņš sagatavoja šo ceļu cilvēku gaidām, ka viņi gaidīja un viņi domāja, ka kaut kam jānotiek ir. Ja? Viņi nezināja, kas tieši notiks. Vienīgie, kas zināja, skaidri bija mācekļi, tāpēc, ka Jēzus personīgi uz viņiem uzrunāja. Pārējā tauta viņu vienkārši, kurš bija dzirdējis, kad, kuram bija interpretācija šiem notikumiem, bet jebkurā gadījumā es esmu pilnīgi pārliecināts, ka lielākā daļa Jeruzalemes iedzīvotāji bija šo faktu dzirdējuši, kas bija saistīts ar Jēzu, ar to, ko viņš darīja un ar viņa mācekļiem. Un līdz ar to šī gaidīšanas atmosfēra viņa bija tāda karsta tāda. Kad tas nebija tāds kā ikdienišs, vienkārši šauta svētkā kā katru gadu, bet tajā gadā, es ticu, bija īpaši. Un kas ir vēl viena lieta, kas ir interesanti, manuprāt, tas, kad mācekļi jau negāja uz templi vasaras svētdienā. Viņi palika augšistabā, ja? Un izlasīsim tādu no 1. apstuļu 2. nodaļa, no 1. panta. Kad vasarsvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Un piepeši no debesīm nāca rūkoņi, it kā stiprs vējš pūst, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Bet Jeruzalemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visādām tautām zem debes. Kad šīs balsis atskanēja, ļaužu pulks sanāca kopā un izbijās, jo ik viens tos dzirdēja runājumu savā valodā. Un tātad mēs šeit lasām, kad svētais gars, kā stiprs vējš, piepildīja visu namu, un pār šiem mācekļiem, pār šiem 120 cilvēkiem nolaidās šīs uguns mēles par katru, un visi tika piepildīti ar svēto garu. Un interesanti, es domāju, arī tas nams jau arī 120 cilvēki. Tas ir diezgan daudz priekš mājas vienkārši, augšistabas. Tad tas bija kaut kāds diezgan liels nams, un viņi bija kaut kur pilsētas centrā, tāpēc, ka šī ziņa ātri uzreiz izplatījās. Un mēs lasām to, kad šie cilvēki, ka ļaužu pulks, kad viņi dzirdēja, tātad tas bija kaut kur turpat pilsētas centrā, ka tas bija dzirdams, šis viss notikums. Un šeit rakstīts 7. pantā, ka viņi sabijās un brīnījās. Ja? Kas, manuprāt, ir arī tāds interesants fakts, kad tas nenotika templī, ka tas notika šī augšistabā. Ja? Neskatoties to, ka templis tika radīts, būvēts priekš Dievu, priekš viņa klātbūtnes, lai tā būtu tā vieta, kur cilvēki satiekas ar Dievu. Mēs zinām arī šī vissvētākā vieta, kur varēja ieiet augstais priesteris, tikai vienreiz gadā. Un svētais gars atnāca uz augšstabu. Viņš atnāca pie Jēzus mācekļiem. Ja? Viņš neatnāca uz tā laika, teiksim, mēs varam salīdzināt tādu reliģisko eliti, ja, kur tā kā visi bija mācīti, visi bija pienācīgi. Apģērbti, tu runāsi. Visi pienācīgi apģērbti, ja mēs lasām par templi kalpošanu, kādu tur priesteriem tērpi. Bet kas augšistabā? Parasti cilvēki. Ja? Pēters, zvejnieks, ja, tur, un tā tālāk, kādu no kuram profesija. Bet parasti cilvēki no tautas vidus. Un svētais gars atnāk pie viņiem, nevis uz templi. Un man tāda līdzība atnāca Valmierā arī vasarsvētku dienā, ja, šos Jāra kalnā 1739. Ja, gadā. Kur atnāca svētais gars? Pie parastas tautas. Ja. Kāpēc? Kāpēc viņš atnāca pie parastas tautas? Tāpēc, ka viņiem bija šīs sirds atvērtas, ka viņi gaidīja. Ir bieži vien ir tā, ka cilvēki viņi
Viņi saka tā, es taču esmu tur. Mans status neatbilst. Ja, kā Zanda runāja par Dāvidu, par slavēšanu, viņa sieva uzskatīja, ka viņa status neatbilst tam, lai viņš iet un dejot. Ja? Un vēl vairāk tur, drēbes tur maz viņam bija. Ja? Un tas ir bieži vien tas traucēks, ka cilvēks sev uzliek šo, man taču ir tāds status. Ja? Tur, es zinu, kā lūgt, es zinu visas lietas, es esmu pienācīgi apģērbies, pabeidzu, man ir maģistrs tur teoloģijā, es zinu visus rakstus un visu. Svētais gars atnāk uz cilvēku, kam ir sirds atvērta. Halleluja! Un tas šis piemērs gan no Jeruzālemes, gan arī no Valmieras, tas rāda to, ka kas Dievam ir pirmkārt svarīgs. Pirmkārt, Dievam svarīgs sirds. Amen? Dievs meklē tīru sirdi, kas meklē viņu. Ja? Viņam neinteresē tas tavs status, vai tur tie tērpi visādi, un tur viss tā hierarhija reliģiskā, ja, kas bija izveidot. Un Dievs atnāk pie tautas, ja, pie parastiem zemniekiem mums Valmierā. Ja. Un manuprāt, tas ir tik brīnišķīgi, jo šeit mēs redzam to, šī vārda piepildījumu, ka Dievs neuzlūko cilvēku vaigu. Ja. Ka Dievam katrs ir svarīgs. Vienkārši, ko Dievs meklē atvērtu sirdē? Dievam katrs ir svarīgs. Ja? Citreiz liekas, tikai tāds un tāds. Kas tad es esmu? Bet kas Dievs meklē tavu sirdē? Katrs viņam ir svarīgs. Amen? Jā, un izlasīsim tālāk no 7. Tie sabijās un brīnīdamies sacīja, vai visi šie, kas runā, nav galilieši. Kā tad mēs ik viens dzirdam savu dzimto valodu, partieši, medieši, elēmieši, kas dzīvo Mezopotāmijā, Jūdejā un Kapadoķijā, Pontā un Āzijā, Frīģijā un Pamfīlijā, Ēģiptē un Lībijas novados uz Kirēnas pusi, un še uz dzīvi apmetušies romieši, jūdi un proselīti, krētieši un arābi. Mēs dzirdam tos mūsu pašu valodās Dieva lielos darbus paužam. Ja? Un interesanti, ja, kad šeit Dievs apstiprināja savu vārdu līdzējošām zīmēm. Ja? Viņš kristīja šos mācekļus ar svēto garu, un šie mācekļi caur šīm citām mēlēm nodeva informāciju pārējiem visādās valodās. Ja? Tas ir interesanti, un es nezinu, vai vēl vēsturiski kādreiz ir tāds moments bijis, bet šeit Dievs nodeva liecību caur to. Ja? Tas bija tiešām tā bija kā tik spēcīga zīme, pa ko atkal visiem bija ko runāt un visiem bija pa ko domāt. Un tālāk jau mēs lasam, ka daļa saka zoboties, citi bija izbijušies. 12. pantā rakstīts, izbijušies un neziņā būdam tie visi citam jautāja, kas tas ir? Ja? Un tas vispārējais satraukums, kas bija pilsētā, es domāju, tas vēl vairāk pieauga. Ja? Kas vispār ir noticis? Ja? Kā viņi var runāt visās šajās valodās un paust, kā šeit rakstīts, Dieva lielos darbus? Ja? Un te rakstīts tālāk, ka 13. pantā, bet citi zobodamies sacīt, tie salda vīna pilni. Un tālāk mēs redzam 14. pantā, bet Pēters nostājies ar tiem 11 iesāka runāt un tiem sacīja. Un šeit mēs redzam to, ka Pēters ņem vadību un viņš ņem šo situāciju savās rokās. Es ticu, ka Dieva vadībā un viņš ir gatavs izstāstīt cilvēkiem, kas tad beidzot šeit ir noticis. Un viņš saka, jūs jūdi un visi, kas Jeruzālemē dzīvojat, lai tas jums ir zināms un iegaumējiet manus vārdus. Šie nav piedzēruši, vai kā jums šķiet, jo ir tikai dienas 3. stunda, bet te piepildās pravieša Joēla vārdi. Tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, es izliešu no sava gara pār visu miesu, un jūsu dēlu un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvi sapņos sapņus. Un arī par saviem kalpiem un savām kalponēm es tanīs dienās izliešu no sava gara un tie pravietos. Un es došu brīnumus augšā pie debesīm un zīmes apakšā virs zemes,
asinis un uguni, un dūmus un tvaiku. Saule pārvērtīsies tumsā un mēnesis asinīs pirms nāks tā kunga lielā un spožā diena. Un ik viens, kas tā kunga vārdu piesauks, tiks izglābts. Izrēlieši, uzklausiet šos vārdus. Nāceriet Jēzu šo vīru. Dievs jūs priekšā apliecinājis ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darījis caur viņu jūsu vidū, kā jūs paši zināt. To Dievs pēc sava lēmuma un paredzes nodevis, un jūs viņu ar noziedznieku rokām esat piekaluši pie krusta un nonāvējuši. Viņu Dievs uzmodinājis nāves sāpes raisīdams, jo nevarēja būt, ka tā viņu paturētu savā varā. Jo Dāvids par viņu saka, tas kungs man vienmēr bijis acu priekšā, jo viņš man ir par labo roku, lai es nešaubītos. Tāpēc mana sirds priecājas un mana mēle līksmojas, un arī mana miesa dusēs cerībā. Jo tu manu dvēseli nepametīsi pazemē, nedz savam svētajam liks redzēt satrūdēšanu. Tu man esi zināms darījis dzīvības ceļus, tu mani piepildīsi ar prieku savu vaigu priekšā. Brāļi, es uzdrošinos atklāt ar jums runāt par ciltstēvu Dāvidu. Tas ir nomirs un apglabāts, un viņa kalps ir pie mums līdz šai dienai. Viņš bija pravietis un zināja, ka Dievs zvērēdams viņam bija solījis sēdināt vienu no viņa atvasēm uz viņa goda krēslu. Viņš to paredzēdams ir runājis par Kristus augšām celšanos. Viņš nepalika pazemē, un viņa miesa neredzēja satrūdēšanu. Šo Jēzu Dievs ir uzmodinājis, tam mēs visi esam liecinieki. Dieva labās rokas paaugstināts un no tēva dabūjis svētā gara apsolījumi. Viņš izlējis to, ko jūs tagad redzat un dzirdat, jo Dāvids nav uzkāpis debesīs, bet viņš saka, tas kungs ir sacījis manam kungam. Sēdies man par labo roku, tiekams es tavs ienaidnieks lieku par pameslu tavām kājām. Tad, lai viss Izraēla nams zin un nešaubās, ka Dievs viņu ir darījis par kungu un Kristu šo pašu Jēzu, ko jūs esat situši krustā. Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirds, un tie sacīja uz Pēteru un citiem apstuļiem. Brāļi, ko lai mēs darām? Bet Pēters tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs, mūsu Dievs, pieaicinās. Un jā, un 41. pantā rakstīts, kas viņu vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseli. Un interesanti, ja mēs Mūzes grāmatā lasījām par to, ka tauta, tad, kad bija izveidojusi šo zelta teļu, un Mūzes nokāpa no šī Sinai kalna un sasita šīs derības plāksnes, un rakstīts, ka Dievs piemeklēja, un aizgāja bojā 3000 dvēseles pie Sinai kalna. Un šeit vasaras svētku dienā mēs redzam to, ka 3000 dvēseles tiek izglābtas. Interesanti, kā tāds Dieva revanšs. Ja tanī laikā, kā mēs skatījāmies, ka tas, kas pietrūka, ka cilvēki nebija sagatavoti, ka viņi nebija attīrījuši sevi no šīm ēģiptiešu elgdievībām, un tad vasaras svētku dienā jau viņi ir daudz sagatavotāki. Un viņi nevis atkrīt, bet viņi pievienojas. Viņi iemanto glābšanu. Tiem pievienojās ap 3000 dvēseli. Cilvēki jau bija sagatavoti, viņi gaidīja, un Pēters viņiem izstāstīja, kas notiek. Viņus neatstāja nezināšanā. Un tas arī, es domāju, ka ļoti svarīgi tas, ka mēs redzam caur šo piemēru, kad ir kaut kādas lietas, kad dzīvē, kad cilvēkiem kaut kas notiek, pārdabīgas lietas, un tu domā, kas notiek? Bet ir labi, ka kāds, kas izskaidro. Tāds Pēters, kurš izskaidro šo situāciju. Jo, ja Pēters nebūtu izskaidrojis, ja tikai būtu šīs zīmes un brīnumi, vai šīs 3000 dvēseles pievienotos, Un tāpēc mēs redzam to, ka no vienas puses Dieva darbs,
ko Jēzus izdarīja, ka viņš izlēja savu garu par mācekļiem un viņi saņēma pārdabīgo. Un otrs, sakal, mēs redzam to, ka Pēters uzņēmās iniciatīvu un sludināja vārdu. Un cilvēkiem mantoja glābšanu. Un tas ir tas, ko Dievs mūs aicina. Ka no vienas puses viņš garantē šo pārdabīgo, bet no otras puses mums ir jāiet un jāsludina. Ja? Vai kaut kādas citas lietas, ko Dievs mūs vada. Amen. Jo Dievs nedara, šeit mēs redzam arī, pat vasaras svētā dienā Dievs viens pats to nedarīja. Viņš darīja kopā ar saviem mācekļiem. Ja? Amen. Ar saviem apustuļiem. Amen. Jā, un izlasīsim vēl no 42. psalma, 2. 3. pants par Dāvidu. Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak, Dievs, pēc tevis. Mana dvēsele slāps pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Kad es nokļūšu tur, kur es varēšu parādīties Dieva vaiga priekšā. Amen. Un kad ir šīs slāpes, ja, kā Dāvida dzīvē, viņš saka, ka mana dvēsele brēc tik ļoti ir šīs slāpes tik izteikts, kā briedis brēc pēc ūdens. Ja? Viņš saka, man dvēsele slāpes pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Un dod Dievs, lai tiešām tā ir mūsu lūkšana, lai mūsu sirdīs ir šī, lai mūsu dvēsele slāpes pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva, pēc viņa gara, pēc viņa vārda, pēc viņa klātbūtnes. Un tad arī šīs lietas mainīsies, jo mēs redzam to, ka ja ir kaut kāda vienkārši reliģija, nekas jau nemainās. Jā, ir kalpošana, viss notiek, viss skaisti ārēji, bet satura jau nav, gara jau tur nav. Gars atnāk tur, kur ir slāpes. Amen. Gars atnāk tur, kur ir slāpes, un dod Dievs, lai mūsu sirdīs pastāvīgi ir šīs slāpes. Tāpēc, kad vasaras svētku diena jau var būt katru dienu mūsu dzīvē. Viņai jau nav vairs jābūt kaut kādā tur īpašā dienā, viņa var būt katru dienu. Ja? Bet tas, ko Dievs gaida, lai mūsu sirdīs ir šīs slāpes. Amen? Lai mūsu dvēsele slāpes pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Ja? Halleluja, dargais svētais gars, mēs tev pateicamies, kungs, ka tu pacel mūs, ka tu iedod mums šīs slāpes. Ja mums viņas arī nav, mēs lūdzam iedod mums šīs slāpes pēc tevis, kā Dāvids saka, kungs, kā viņš saka, kad viņa dvēsele slāpes pēc tevis, kungs. Un es lūdzu, lai šīs slāpes atnāk mūsu dzīvēs, lai mēs neesam tie, kas saka, nē, mums viss kārtībā, mums pietiek, bet kad mēs pastāvīgi, ka mēs gribam dziļāk tevi satikt, dziļāk ar tevi sastapties, kungs, ka mēs gribam dziļāk tevi iepazīt personīgi, kungs, es lūdzu, lai ir dzīves šīs slāpes mūsu sirdīs, Jēzus Kristus vārdā, halleluja. Un, dargais svētais gars, es lūdzu, izņem no mums visu, kas traucē, kungs, lai mēs varētu pilnībā tev nodoties, kungs, izņem no mūsu sirdīm katru kaut kādu lietu, ko mēs pat nezinām, neredzam, bet kas traucē būt mums tuvāk tev, attīri, kungs, mūs ar savām svētajām asinīm. Jēzus, mēs tev lūdzam, attīri mūs ar savām svētajām asinīm, kungs, tāpēc, ka mēs gribam būt tuvāk un tuvāk tev. Halleluja, mēs slavējam tev, kungs, mēs pielūdzam tev. Un mēs tev pateicamies, Jēzus, par to, ka tu piepildīji šo apsolījumu, ko tu biji saņēmis no tēva, ka tu izlēji savu garu, ka tu izlēji svēto garu pār visu draudzi, kungs, un tas notika ne tikai toreiz Jeruzalemē, bet kad tu izlēji savu garu katru reizi, kad sirds ir atvērta, kad, kungs, ka tu izlēji savu garu, kungs, un tavs gars padara mūs dzīvus. Halleluja, es tev pateicos, svētais gars, ka tu mūs padari dzīvus. Halleluja! Es tev pateicos par dzīvību un augšām celšanos. Slavu tev, kungs! Halleluja! Kad dzīvība viņa plūst pār mums, kungs! Halleluja! Es tev pateicos par tavu dzīvību mūsos. Halleluja! Kad tu radīji cilvēku, tu iepūti viņā savu dvašu, tu iepūti viņā savu garu, kungs. Un tāpat tu izdarīji ar mums, kungs. Halleluja! Es tev pateicos par tavu garu mūsos. Paldies tev, dārgais svētais gars. Halleluja. Mēs lūdzam, lai tev ir pilnīga brīvība, lai tev ir pilnīga brīvība mūsu dzīvēs, kungs. Halleluja. Un izņem visu, kas traucē, kungs. Viss, kas mums traucē tev tuvoties,
izņem to no mums. Mēs lūdzam Tev, Tēvs, palīdz mums, kungs, halleluja, attīri mums, kungs, halleluja. Un mēs lūdzam Tēvs tiešām, lai šī vasaras svētku diena, kungs, halleluja, lai viņi turpinās, lai šis spēks, lai viņš izplatās vairāk un vairāk, kungs, lai Tavs spēks, lai Svētā gara spēks aizskar vairāk un vairāk ticīgos pa visu šo zemi, kungs, halleluja. Tas nav tikai vasaras svētku draudzēm vai evaņģēliskiem kristiešiem. Svētais gars ir visiem kristiešiem, kungs. Es Tev lūdzu, kungs, halleluja, lai šī svētā gara kustība, lai viņi iet plašumā pār mūsu zemi Latviju. Kā Tu teici, ka Tu sūtīsi svētā gara vilni pār Latviju, kungs, mēs slāpstam pēc šī svētā gara viļņa un mēs lūdzam, lai tas nāk pār mūsu zemi, lai tas nāk pār mūsu tautu. Un, kungs, mēs lūdzam, piedod mūsu tautas grēkus, halleluja, piedod katru šo elgdievību, kungs, katru novēršanos no Tevis, kungs. Un mēs lūdzam, lai nāk šī atjaunot, lai nāk jauna atmoda, kungs, halleluja, lai mostās mūsu cilvēki, lai mostās mūsu tauta, kā kādreiz Tu atbrīvoji mūsu tautu no verdzības, kungs, kad Tu iedevi mums savu zemi, kungs, halleluja, mēs lūdzam, lai nāk jauna atgriešanās, jauna nodošanās, kungs, halleluja, mēs Tev lūdzam, Jēzus Kristus vārdā, un mēs salaužam visu šīs katras satana važas, ko viņš ir mēģinājis uzbūvēt. Mēs salaužam katru neticību Jēzus Kristus vārdā. Mēs lūdzam Tās, lai atnāk jauna ticība mūsu tautai, kungs, jauna atgriešanās, kungs, halleluja, jauns slāps, un mēs Tev aicinam, dārgais svētais gars, nāc pār mūsu zemi, kungs, dziedini mūsu zemi, dziedini mūsu tautu, kungs, dziedini mūsu pašus, kungs, halleluja. Mēs slavējam un paaugstinām Tev, kungs, mēs pielūdzam Tev, mēs paaugstinām Tavu vārdu, jo Tu esi kungs un ķēniņš, halleluja. Mēs lūdzam, lai visi ceļi lokās Tavu vārdu priekšā, halleluja, slāv Tev, Jēzus. Slāv Tev, kungs, halleluja, slāv Tev, Jēzus, halleluja, halleluja, amen, halleluja. Viss gods un viss slāv tam kungam, amen. Hallelujah.